Nu, čau visiem! Parādīšu savu 5 dienu darbu. Esmu te meža vidū, lauka vidū, mazā maiņā taisu pilnīgu off-gridu sistēmu. Ir 2 invertori, 5 kW multiplusi, un abi 2 saslēgti vienā fāzē un abi paralēli. Es pirmo reizi slēdzu 2 invertorus paralēli, bet viss sanāk, viss strādā. Interesanti tas, ka viņi ir pilnīgi sinhroni abi 2. Bet tāda nianse, ja es izslēdzu vienu invertoru, otrs nedod ārā 220 voltus, tā kā viņi, ja viens ir izslēgts, tad otrs arī nestrādā. Ja jau paralēli, tad paralēli. Viņi tikai, visu reizē. Tas ir līdzīgi apmēram tā kā, ja 3 gabalus nokonfigurē 3 fāzu slēgumā, tad tik līdz no sadales tīkla puses viena fāze pazūd, tā uzreiz visi 3 atslēdzās no sadales tīkla. Kaut kas līdzīgs. Tad te kārtējais secinājums ir tāds, ka nevar ņemt tādus tos interneta vadus, jo tad viņi viens otru neredz, nemana. Tur vai nu tie zilie Victron vadi, vai nu kaut kādi normāli. Tikai tad viss strādā. Vēl tāda nianse. Izrādās tie Smart Solar 450 volti 200 ampērīgie, lielie, milzīgie, jāgaida 3 mēneši, un tur es atstāju vietu, lai tam aparātam, kas lādē saules paneļus, jāgaida, bet pagaidām pieliku tādu pieslēdzu maziņo 70 ampērīgo, lai vismaz akumulātori lādētos. Un šeit ir tā JK BMS 14,3 kWh akumulators. Šeit principā var otru akumulātoru ielikt arī, jo ar vienu, tas tā būtu pats izdzīvošanas minimums. Tālūk, tā kā man sanāca šodien saslēgt viņus abus 2 darbam paralēli. Un man liekas, ka ļoti smuki izdevās ar ekrāniņu. Te neiet nekādi vadi, nekas, jo visus vadus izlaidu te cauri, sienā iekšā, jo viņi aiziet tur lejā. Lūk, tā kā 5 dienu darbs tas ir. Un tā arī man likās, ka, lai tādu sistēmu saliktu, principā gandrīz vai 10 darba dienas vajadzīgas ir. Jo viss ir ļoti darbietilpīgi.